Viss kārtībā, redz, labi, ja? Tā, es uztaisīšu to nosaukumu. Tāda sveicināt, mani sauc Ita Čerksaita, un es jums mazliet pastāstīšu par manuālās mazgāšanas kontroli. Tātad medicīniskās ierīces obligāti pēc lietošanas ir jāapstrādā, ievērojot, kā jau man kolēģi minēja, ražotāji noteiktos norādījumus, lai nodrošinātu procesa efektivitāti un drošumu pacientam un pašam lietotājam. Tātad būtiskākie ražotāji norādījumi, kam būtu jāpievērš ikdienas darbā, kā saka, instrumentu apstrādes procesa laikā, ir uzmanība jāpievērš medicīnisku ierīču materiālu sadarbībai ar ķīmiskajiem līdzekļiem, kas paredzēti instrumentu apstrādei. Ļoti būtiski ir ņemt vērā koncentrāciju, kontakta laiku un šķīduma temperatūru. Ko bieži es esmu piefiksējis, ka mēs mazliet citreiz neievērojam pareizo koncentrāciju, iepilinām mazliet vairāk ar domu, ka, kā saka, strādās un tīrīs labāk, vai atkal iemercot instrumentu, kam būtu paredzēts iemerkšanas laiks paredzēts ar 5 līdz 10 minūtes, mēs atstājam pat līdz 3 un 4 stundām, kas bojā paši arī instrumentu un nedod to efektivitāti, kādu mēs gaidām. Tāpat tās arī šķīduma temperatūra būtiski ievērot, kādai temperatūrai jābūt, ka mēs gatavojam gatavo koncentrāciju. Tāpat tās ražotāji bieži vien norāda uz to, ka ja izvēlamies instrumentus apstrādāt ultraskaņas vannā, tad ir jāapskatās, vai tieši konkrēti izvēlētos instrumentus mēs drīkstam apstrādāt ultraskaņas vannā. Ja nedrīkst, tad izmantojam manuālo birstēšanas tehniku. Tāpat tās svarīgi pievērst uzmanību prasības saspiestajam gaisam, jo ir instrumenti, kuriem mēs, diemžēl, netiekam klāt ar birstītēm vai citiem palīga materiāliem. Līdz ar to šajos gadījumos ir vēlams izmantot tieši citas palīga ierīces, kā saspiestais gaiss vai karstāt vaika pistoles. Protams, ļoti būtiski ir ievērot prasības rāvēšanas piedzerumiem, it sevišķi lokanajiem skopiem, kad viņus ir ļoti svarīgi pareizi izžāvēt un neatstāt mitrumā, kā saka, lai viņš tur mitrs stāv līdz rītam. Tāpat tās arī ir prasības tīrīšanas piedzerumiem. Ir jābūt atbilstošām birstītēm, birstīšu izmēriem. Ja mums ir smalki instrumenti, tad izmantojam mazāka diametra birstītes, ja ir instrumenti lielāki, tad attiecīgi lielākus, un tāpat tās arī dobo instrumentu tīrīšanai mēs izvēlamies pareizā izmēra un garuma birstīti. To vienmēr arī pārsvarā norāda ražotāji savās rekomendācijās. Medicīnas ierīču apstrādes kvalitātes nodrošināšanai ir ne tikai juridisks pienākums, bet tas ir arī būtiski hospitālas infekcijas izplatības ierobežošanas veids veselības aprūpes iestādēs. Tad es jums pastāstīšu mazliet vairāk par manuālās mazgāšanas kontrolas procesiem. Tātad pirmais, ko mēs ikdienas instrumentu apstrādes laikā, ir saņemam netīros instrumentus no attiecīgajām nodaļām, operbloki, endoskopijas kabineti. Tad, kā saka, saņemot instrumentu, ir ļoti būtiski veikt pirmo procesu vizuālo kontroli, lai mēs varam novērtēt, cik netīrs, cik piesārņots ir instruments, kāda veida tīrīšana mums būs nepieciešama, jānovērtē vizuāli acīm redzami defekti. Tāpat tās arī jāpievērš uzmanību, vai instrumenti ir pareizi sagatavoti transportēšanai, vai viņi ir slēgtos konteineros, vai viss ir aizvērts, vai viss ir drošs tālākam darbiniekam, kas veiks šo instrumentu apstrādi. Šajā posmā gandrīz visas darbības tiek pakļautas cilvēciskajiem faktoru ietekmei. Līdz ar to tādas būtiskas kontrolas metodes nav, jo mēs nevaram veikt, kā saka, cilvēka kontroli. Līdz ar to mēs paļaujamies uz šo cilvēcisko faktoru.
Tātad vairāk mēs šeit novērtējam personāla darbību. Nākamais posms ir salīdzināšana piegādes pavadzīm, ja ir pieejama. Tātad konstatējam, vai viss komplekts ir atgriezts atpakaļ sterilizācijas nodaļā, vai atkal nav kaut kas pielikts par daudz un izveidojušies kaut kādi pārpalikumi. Tātad konstatējam to, vai pietrūkst, vai nav kaut kas ielikts no kaut kā cita klāt. Saņemot instrumentus, tātad mēs veicam šo komplekta pieņemšanas reģistrāciju, uzskaiti, kad viss ir kārtībā, viss komplekts ir atgriezts atpakaļ. Ja ir kaut kādi defekti, tad attiecīgi mēs arī dokumentācijā to minam, fiksējam, kad ir kaut kādi instrumenti, kas konkrēti no konkrētā komplekta ir bojāti un nepieciešams labojumi vai arī norakstīšana. Tātad arī šajā posmā visas darbības tiek pakļautas cilvēciskajam faktoram, un otrs ir sistēmām, kuras ir medicīnas iestādēs un kurās tiek uzskaitīti šie procesi. Tātad nākamais process ir instrumentu priekšapstrāde. Šajā posmā notiek piesārņojuma līmeņa novērtēšana, atbilstoša metodu izvēle un palīgu materiālu sagatavošana. Tātad šajā posmā priekšapstrāde veids izmantojot piemērotus mazgāšanas līdzekļus, tie ir enzimātiski vai atbilstoši instrumenta ražotāja nosacījumiem, kādu ķīmiju mēs drīkstam izmantot konkrēti priekšapstrādē, instrumenta apstrādē un aprīkojums. Tātad izvēlamies konkrēti instrumenta izmēram atbilstošas birstītes, vai attiecīgi, ja šos instrumentus mēs varam apstrādāt, tad mēs viņus arī ievietojam ultraskaņas vannā. Tās izmanto, lai noņemtu netīrumus, ko etapā mēs noņemam netīrumus, ko nespēja noņemt turpmākās automātiskās vai manuālās tīrīšanas darbības. Bieži vien ir tā, ka uz instrumentiem ir varbūt kaut kādi aizķērušies audu gabali, ko fiziski automātiskās mašīnas nespēja atbrīvot, līdz ar to šeit ir nepieciešama šī cilvēciskā iejaukšanās, kur mēs ar birstīti kārtīgi atverot instrumentu, mēs šos, audu gabalus vai citus materiālus nobirstējam. Līdz ar to priekšapstrādes etapā mēs atbrīvojam instrumentu pilnībā tādā stāvoklī, lai mēs viņu varētu tālāk ievietot jau nākamajā apstrādes procesā. Tātad manuālā tīrīšana tiek veikta ar piemērotiem mazgāšanas līdzekļiem, izmantojot sekošu darbību kombināciju. Tātad mēs vispirms iegremdējam šo instrumentu izvēlētajā mazgāšanas līdzeklī. Pēc konkrēta laika, ko ražotājs ir norādījis, mēs šo instrumentu izņemam ārā un veicam nākamo procesu, ir instrumentu tīrīšanu, birstēšanu. Ja ir nepieciešams, izmantojam arī tvaika pistoles vai arī, aizvietojot birstēšanu, ja ražotājs atļauj instrumentu ievietot ultraskaņas vannā, tad izmantojam šo ultraskaņas vannu. Līdz ar to 100% nodrošinot, kad instruments tiks atbrīvots no piesārņojuma 99%, jo bieži vien ir šis cilvēciskais faktors, ka kaut kādu vietu mēs varbūt nobirstējam intensīvāk, kādu mazāk, un līdz ar to nevaram garantēt šo 100% tīrību priekšapstrādes etapā. Līdz ar to ultraskaņas vanna ir kā viens no labiem risinājumiem, kā ikdienas darba procesā apstrādāt ķirurģiskos instrumentus. Šajā posmā visas darbības tiek pakļauts arī cilvēciskā faktora ietekmei, ūdens kvalitātei un izmantotajiem līdzekļu sastāvam un palīgu materiāliem. Posma atbilstības novērtēšanai varam izmantot speciālas metodas, kas par proteīnu palieku noteikšanai un mazgāšanas indikātorus. Par to es jums pastāstīšu mazliet vēlāk pie proteīnu noteikšanas testiem. Izmantojot mazgāšanas līdzekļus, īpaši uzmanība ir jāpievērš līdzekļu sastāvam un lietošanas instrukcijai. Instrukcijas ir jālasa un jāskatās, kādās temperatūrās, kādā vai ūdenī vai destilētā ūdenī koncentrācija ir jāšķaida, jo tas būtiski ietekmē instrumentu apstrādes procesu. Tālāk ir starpskalošana.
Starpskausošanas etapā mēs noskalojam instrumentu no mazgāšanas līdzekli, lai varētu sagatavot nākamajam apstrādes procesam. Tātad šajā posmā visas darbības arī tiek pakļautas cilvēciskā faktora ietekmē un ūdens kvalitātei. Kā kontrolas metodi mēs šim procesam arī izvēlamies proteīnu palieku noteikšanas metodi. Tīrības pārbaude un piesārņojuma novērtēšana. Ķirurģisko instrumentu tīrīšanas efektivitāti sākotnēji pārbauda vizuāli, izmantojot palielināmo lupu ar iebūvētu lampu. Bieži vien ir tā, ka mēs ar aci sīkas lietas nespējam saredzēt uz instrumentu. Līdz ar to, izmantojot palielināmo lupu, mēs varam jau instrumentu redzēt tūplānā, un mēs varam redzēt arī šos bojājumus, kurus varbūt ar aci nav saskatāmi. Līdz ar to varam papildus fiksēt kādu jaunu klātu bojājumu. Un otrs ir tā, ka mēs varam 100% pārliecināties, teiksim, vizuāli ar neapbruņotas aci skatoties, vai instruments, teiksim, tiešām ir atbrīvots no visa, kam būtu atbrīvotam priekšapstrādes etapā. Tātad, ja medicīniskās ierīces, kur vieta no vizuāli apskatāma, jeb pārbaudām, izmantojam proteīnu noteikšanas testu. Proteīna tests paredz, lai noteikti dažādu bioloģisku vielu atliekas, kuras rodas bioloģiskiem šķidrumiem nepilnīgi sadaloties manuālas vai automatizētās mazgāšanas procesā. Šos proteīnu testus ir vēlams veikt periodiski, lai pārliecinātos, ka jūsu instrumenti patiešām ir tīri un droši gan pacientam, gan jums, gan lietotājiem. Līdz ar to bieži vien ir tā, ka mēs ar aci redzam instrumentu, cik kā liekas tīrs, viss skaists, spīdīgs, viss ir kārtībā, gatavs darbam un drošs pacientam. Bet dažreiz ir tā, ka tā nemaz nav. To, ko mēs neredzam ar aci, to mums redz šie speciālie proteīnu noteikšanas testi. Kā pirmo testu varu piedāvāt ATP tests. Ar šo testa metode var izmantot arī, lai pārliecinātos, vai uz konkrētā instrumenta nav proteīnu nogulsnes. Vērš uzmanību to, ka šis tests nav, nevar uz viņu paļauties 100%, jo ir, teiksim, tā, ka šeit strādā arī šis cilvēciskais faktors, kad mēs paraugu varam paņemt no kādas virsmas daļas, teiksim, vai tas ir kontakta daļa. Marinai vajag noslēgt telefonu. Nē, bet mikrofonu. Atvainojiet, es darba procesu. Tātad ar šo testu mēs veicam, šim testam ir speciāli birstīti, ar kuras palīdzību mēs paņemam paraugu no instrumenta, nobraucot ar šo birstīti par pašu instrumentu un ievietojot speciālā reaģenta. Tātad ir bufers, kurā ir speciāls reaģents, kurš reaģē uz proteīnu. Un līdz ar to ar bioluminescences principu šī ierīce nosaka piesārņojumu līmeni. Tātad šeit, kāpēc nevar paļauties 100%, ir tas, ka mēs varbūt varam paņemt šo paraugu no vietas, kur instrumenta daļa ir tīra, un savukārt dažus milimetrus tālāk, tur varbūt ir šī proteīna nogulsne. Līdz ar to mēs viņu varam izmantot kā vienu no proteīnu noteikšanas testiem. Nākamā testa proteīna noteikšana ir instrumentu virsmas skalošana nātrija gadecila sulfāta šķīdumā. Šeit ir tā, ka ir nepieciešams polietilēna maisiņš, 2 līdz 5 ml 1% SDS šķīdums, un ievietojam iekšā instrumentu šajā maisiņā, aizverot šo maisiņu ciet, mēs viņu kārtīgi saskalinam. Līdz ar to mēs arī iegūstam paraugu, kuru pēc tam pēc parauga pārbaudas varam pārbaudīt un noteikt, kāds ir proteīna, jeb piesārņojuma līmenis uz instrumentu. Kā nākamā kontrolas metode proteīna noteikšanai, tā ir krāsa, kurā iemercējot instrumentu uz 5 minūtēm,
mēs arī varam noteikt, vai uz instrumenta ir proteīna nogulsnes. Ja uz instrumenta atrodas šīs proteīna nogulsnes, šī krāsa rēģējot iekrāso konkrēti piesārņotās vietas, iekrāso zilā krāsā, kā jūs to varat arī redzēt ekrānā. Līdz ar to, ja instrumenta apstrādes laikā mēs kaut ko esam palaiduši garām vai instruments nav pilnvērtīgi apstrādāts, tad līdz ar to veicot kādu no iepriekš minētajiem testiem un diagnosticējot proteīna nogulsnes uz instrumentu, tas nozīmē, ka instruments nav gatavs darbam. Līdz ar to mēs viņu nevaram virzīt tālāk uz nākamajiem apstrādes procesiem. Tas nozīmē, ka mums ar instrumentam ir atkārtoti jāveic mazgāšanas process, un līdz ar to ir atkārtoti jāveic šis proteīna noteikšanas tests, lai pārliecinātos, ka tiešām instruments ir tīrs un drošs un ir gatavs nākamajiem apstrādes procesiem. Tātad, ja mēs konstatējam, ka mums uz instrumenta ir proteīna nogulsnes, tad līdz ar to mums ir atkal jāveic instrumentu mazgāšana un jāpievērš īpaša uzmanība konkrēti uz tām vietām, uz kurām vietām mēs iepriekš esam ņēmuši šo proteīnu testu. Un tad viņas arī kārtīgi ir jāpabirstē, varbūt pat vairākas reizes ir jāpamazgā un jābirstē, līdz mēs panākam to efektu, kad instruments ir tiešām mazgāšanas etapā, ir tīrs un atbrīvots no proteīna nogulsnēm un drošs darbam. Tālāk, nākamais ir vizuālā novērtēšanas medicīnas ierīcēm ar lumeņiem. Ja mums ķirurģiskiem instrumentiem mēs izmantojām lupu ar iebūvētu lampu, lai mēs vizuāli labāk varētu novērtēt instrumenta ārēji, kā tas izskatās, vai viss ir kārtībā un tīrs, tad savukārt ierīcēm ar lumeņiem mums īsti lupa, kā saka, ar nenāks talkām. Līdz ar to ir instrumenta īrīšanas un efektātes noteikšanai vizuālās diagnostikas boroskops. Tātad šo boroskopu mēs izmantojam, lai mēs varētu ieiet iekšā šajos dobjos instrumentos un pārliecināties, vai mazgāšanas procesi ir veikti pareizi, vai tāpat tās arī novērtējot tehnisko stāvokli, vai nav kādi bojājumi, kurus mēs no ārpuses, diemžēl, ar aci nevaram diagnosticēt. Šajā video es jums parādīšu, kā notiek vizuālā diagnostika ar boroskopu un ko mēs varam redzēt, ieejot iekšā instrumentā. Tātad, kā jūs redzējāt video, ir boroskopa izmantošanas laikā mēs varam redzēt, tātad, cik piesārņots ir instruments, tātad, cik viņš ir tīrs vai netīrs. Tāpat tās mēs arī šīs diagnostikas laikā varam novērtēt un diagnosticēt, vai patiešām ir veikta instrumentu priekšapstrāde un kārtīgi veikta mazgāšana. Tātad, vai instruments ir bijis izbirstēts, vai nav palikušas asins nogulsnes, vai nav tāpat tās bieži vien, teiksim, arī šīs diagnostikas laikā mēs varam konstatēt tādu faktu, kā vai vienreiz lietojamās birstītes netiek izmantotas vairāk kārtīgi, jo tad, kad birstītes, kuras ir paredzētas vienreiz lietošanai, pie atkārtotas lietošanas, viņām
mēdz birt ārā šie sariņi. Un līdz ar to, teiksim, šie sariņi mēdz palikt iekšā dobējos instrumentos. Un līdz ar to šīs diagnostikas laikā mēs varam arī diagnosticēt šos sariņus, kuriem nav jābūt instrumentā iekšā, jo tas tomēr arī ir svešķermenis, ko manipulācijas laikā mēs varam ievadīt pacientā. Līdz ar to diagnostikas laikā mēs tiešām pārliecinamies, ka instrumentam ir veikta kārtīga priekšapstāde, veikta mazgāšana, instruments ir tīrs, bez tehniskiem bojājumiem, bez rūsas, tāpat tās arī bez jebkādām nogulsnēm, nav sāriņi, nav nekādi citi svešķermeņi. Līdz ar to mēs šo instrumentu varam tālāk jau virzīt uz nākamo apstrādi. Tāpat tās arī dobējiem instrumentiem var veikt proteīna noteikšanas testu, arī izmantojot nātrija dodecilsulfāta šķīdumu. Tātad, kā jūs jau redzat attēlā, mēs instrumentu ievietojam nelielā glāzītē un 5 reizes ar to pašu šķīdumu izkalojam instrumentu ar no 2 līdz 5 ml 11% nātrija dodecilsulfāta šķīdumu un arī iegūstam rezultātu un pārliecinamies, vai instruments ir tīrs un uz instrumenta iekšā neatronās proteīna nogulsnes. Kā iepriekš jau minēju, priekšapstrādes un mazgāšanas etapā mēs varam izmantot arī ultraskaņas vannas, kas ir paredzētas ķirurģisko instrumentu apstrādē. Šīs ir iekārtas, kuras arī ir nepieciešams pārbaudīt vai pārliecināties, ka tīrīšanas procesi notiek kvalitatīvi un ka ultraskaņas kavitācijas efektivitāte ir pietiekami atbilstoša un viņi ir, kā saka, iekārta, ultraskaņas vanna ir, teiksim, darba kārtībā, lai viņi varētu izmantot medicīnisko instrumentu mazgāšanai. Jo šeit jau tas, kā es iepriekš minēju, ja manuāli birstojot ar birstītēm, ir šis cilvēciskais faktors, kur mums varbūt zūd arī birstēšanas intensitāte, kaut kur mēs varbūt atveram instrumentu vairāk un izbirstējam vairāk, citur mazāk. Tāpat tās arī birstējot mums nevienmēr ir iespēja tik klāt visām šaurām vietām. Līdz ar to ultraskaņas vanna ir ļoti labs palīgs ikdienas darba procesā, priekšapstrādes un mazgāšanas etapā, jo ievietojot šo ķirurģisko instrumentu šajā ultraskaņas vannā, mēs panākam to, ka ar frekvences viļņiem ultraskaņas vanna atbrīvo instrumentu no piesārņojumu, kas radies procesa laikā. Līdz ar to nodrošinot, ka no visām arī šaurām un slēgtām vietām šie piesārņojumi tiek iztīrīti un instruments tiek atbrīvots, un līdz ar to nodrošinot šo kvalitāti un nodot instrumentu tālāk uz nākamo apstrādi. Tātad, kā pēdējais mans punkts šajā prezentācijā būs instruments sagatavots nākamajiem apstrādes procesiem. Tā ir dezinfekcija, žāvēšana, pakošana, sterilizācija un glabāšana. Manuālās dezinfekcija tiek veikta iegremdēta medicīnisko ierīci instrumentu dezinfekcijas šķīdumā. Tātad arī šeit mēs pievēršam uzmanību, kādu dezinfekcijas līdzekli mēs izmantojam, kāda šī dezinfekcijas līdzekļa koncentrācija, kāds ir kontakta laiks, uz cik ilgu laiku mēs drīkstam ievietot instrumentu šajā dezinfekcijas līdzeklī, un pēc tam jau nākamo procesu, ko mēs darām pēc šīs dezinfekcijas, lai sagatavotu instrumentu nākamajam procesam. Līdz ar to ļoti būtiski arī instrumentus, ja mēs manuālā etapā izmantojam dezinfekciju, ļoti būtiski ir šos instrumentus iegremdēt pilnībā iekšā, nevis, ka kaut kāda daļa ir dezinfekcijas līdzekļi un kaut kāda daļa ne. Tāpat tās arī ļoti būtiski ir, ja mēs sagatavojam šos konteinerus manuālā instruments apstrādē, tad viņiem būtu jābūt slēgtiem, lai nodrošinātu šo koncentrāciju, un tāpat tās arī nomainītiem. Neturam vienu šķīdumu vairākas dienas, tātad ļoti uzmanīgi jāpievērš uzmanību tiešām ir ražotāju norādījumiem, ja vēlamies
saglabāt šo augsto efektivitāti instrumentu apstrādes laikā. Paldies par uzmanību!